Sveiciens BeSafe YouTube kanālā. Mani sauc Aigars un sākam sadaļu par drošību pirtī. Tātad šodien parunājam par iespējamiem apdedzināšanas riskiem pirtī un kur tā apdedzināšana varētu notikt. Tātad pirmais skatāmies uz darba rīkiem, tātad izvēlamies atbilstošu spaini, kur nav metāla daļus, ne pats spainis metāla, ne rokturis, ja, tātad faktiski vislabāk būtu izvēlēties koka. Mūsdienās izmanto tādus kokus ar plasmasā ielikteni iekšā, ja, tātad, ja mēs viņu izmantojam zemāk nekā lāva, tad tur tā risks ir mazāks, bet kur mēs zinām, kurš šo te spaini lietos. Tas pats attiecās uz pirts kausiem, tātad izmantojam vai no koka vai plasmasā, izvēlamies no tādiem, kur ir metāla daļas, ja, jo, protams, netīšām pieskaroties, mēs varam iegūt apdegumus. Un, protams, ir masāžas darba rīki, ja izvēlamies, tad izvēlamies no koka, kas var būt plasmasa, ja, bet nekādā gadījumā ne metāla, jo, ja mēs viņus izmantosim, viņi uzkarst, ja, un līdztekus labām lietām var rasties arī kaut kas slikts. Bet, protams, ņemam vērā, ka jebkurš koku materiāls plaisā, līdz ar to tur ir arī nianses viņa uzturēšanai. Tātad eļļas, atceramies, mēs dabīgas eļļas drīkstam ieeļot, viņas atstāt, viņas izgaros, ja, labāk noturēs šo materiālu, viņš mazāk, teiksim, atdos mitrumu un paņems mitrumu šajā te pirts daļā. Šeit ir viens tāds labs risinājums, lai gan, tā kā daži teiks, jā, tur runā par to, ka jāizvairās no metāla, bet šeit ir vienkārši, šis te uzliešanas mehānisms uzkonstruēts, kur tu piespied, tādu pogu, ja mēs drīkstam teikt, un attiecīgi tad pats par sevi uzšaujās uz šiem te akmeņiem, mēs tur klāt neskaramies, ja līdz ar to viņš ir pietiekoši augsts, tā kā šis ir viens no risinājumiem, kā var atrisināt šo te ūdens uzliešanu. Pie tam, kas šeit ir labs, mēs šeit tā kā nerunāsim, bet es tikai, šajā video gribu par to, ka atceramies, uzlējam tikai ūdeņu. Vēl vienreiz ūdeni, ne alu, ne eļļas, ne tam līdzīgi, jo atceramies, sadegot, tur rodās nevajadzīgas vielas, tātad šis ir stāsts par cilvēku galīgu nesapratni par lietām, tātad ūdeni. Un šis ir labs risinājums, kur, protams, ka tu vari no malas paņemt pudeli un uzliet uz akmeņiem alu, tas skaidrs, bet principā šeit atkal, teiksim, no augšas tu nevari tur pielikt pie ūdens kaut kādas smaržvielas vai vēl kaut ko tam līdzīgu, ja? Bet principā, ja jūs teiktu, mēs nomājam pirtis, droši vien uzrakstītu lieliem burtiem, ka uz pirts akmeņiem drīkst uzliet tikai ūdeni, jo viņi pēc tam ir vēl jāmazgā, jo citādi, ja mēs viņus nenomazgājam, tur tas, kas ir uznācis virsū, viņš deg, var degt ilgstoši, līdz ar to tie izgarojumi un kaitīgās lietas var izgarot ilgu periodu un darīt kaitējumu ne tikai tiem pirmiem lējējiem, bet vēl varbūt arī 5. un 6. Norobežojam pirts krāsni, jo atceramies, netīšām kāpjot augšā lejā, ja ir labāk uztaisīt šī te uzkāpšana, tad varbūt mazāk problēma, ja ir netik labi uztaisīta vai parasti pašas pērtuves ir maziņas, lai vieglāk uzkurināt, labāk turās temperatūra, bet vienalga atceramies, ir jāuztaisa stabili, tā, lai mēs nevaram pieskarties netīšām, uzliekties vai pieskarties pie karstām daļām, jo, ja mēs runājam par kausiem un tam līdzīgi, kas uzkarst no šī te karstuma, karstā gaisa, tad šī jau ir lieta, kurās pati no sevis vai no ar malku vai no ar elektrību vai kā savādāk, ja, tad tā būs tiešām karsta un tur apdegums būs ļoti liels. Otra lieta, kam ir vērts pievērst uzmanību, tas ir šeit te ūdens uzmešanas vietai. Tātad pareizi viņai būtu jābūt no augšpuses. Diemžēl mana pieredze rāda, es esmu bijis arī senos laikos tādā tiešām veco laiku pirtiņā, tad, kad vēl nebija Latvijas laiki šie sākušies, ja, kur bija tā saucamās dubultās krāsnes, kur iekšā ir krāsnes un tad viņu ir akmeņi un uz viņas uzbūvēta vēl viena krāsnes, bet viņai priekšpusē bija durvis, pa kuru meta iekšā ūdeni un sieviete, kura atnāca, viņa nebija, protams, ikdienišķā lietošanā, piestājās un ieguva krūšu daļā ļoti būtiskus apdegumus. Tāpēc pareizi, ja mēs paši gribam sevi pasargāt, savus bērnus,
labāk, lai šīs te mešanas vieta ir no augšpuses, un tad, protams, viss šis te gars, karstais gaiss iet augšā. Protams, viņš iet arī bišķiņu uz sāniem, bet tā iespēja apdedzināties krūšu daļā, sejas daļā ir ļoti maza. Attiecīgi, ja gribam pasargāt no kaut kādiem riskiem, tad domājam, mums iepriekš bija šis te paraugs, kā var uztaisīt arī šo te uzmešanu, lai cilvēks nemaz tūmā nav. Te ir daži varianti, tādi profesionālāki, kā par to ir domāts. Ja, protams, mūsdienās, ka pirstas krāsnītes ir daudz mazāks, tad iespēja ir lielāka, protams, viņas ierobežot, bet atceramies par attālumiem. Tātad šie te koka materiāli ir noteikti attālumā, lai viņi nedeg, un arī izvēlamies atbilstošu materiālu. Ja, tātad varbūt šis ir tas stāsts, kur mēs varam būt, ja varam izmantot kaut kādu dārgāku koksni vai ozolu vai osi, ja, kas arī tā kā labāk pats par sevi turēs. Materiāls būs stingrāks, gan arī viņam ir lielāka šī te uguns izturība. Tas pats, atgriežamies atpakaļ pie apdares materiāliem, tātad skatāmies, lai lampas nav, lai gan, protams, ka lampas mūsdienās ir diezgan augstu, bet tur ir jāskatās, dažreiz cilvēki uzliek augšējā lāvā. Protams, no tehnoloģiskā viedokļa nevajadzētu gaismeklim būt tur, kur ir lāva. Un, ja viņš tur ir, tad izmantojam, teiksim, tādus koka plafonus vai plastikātu plafonus, lai mazāk iespēja ir apdedzināties. Ja, protams, viņi ir priekšpusē, kur īsti neviens pieskarties nevar, tad varbūt, ka tam materiālam nav tik tā liela nozīme. Tas pats attiecās uz ventilāciju. Skatāmies, kur viņi atrodas, no kāda materiāla viņi ir, lai nevarētu apdedzināties. Tas pats arī par rokturiem pašā pērtuvē. Tātad atceramies arī pērtuvē. Jā, tur gan rokturu līmenī nav tik liela tā temperatūra, bet atceramies, ka var būt situācija, ka no ārpuses ir, teiksim, viena materiāla rokturs, no iekšpuses ir cita materiāla rokturs, tīri, lai neapdedzinātos. Un, protams, atceramies par skrūvēm, par ko mēs runāsim vēl, ka viņām jābūt iegremdētām, lai arī aiz viņām, pieskaroties viņām netīšām neapdedzinātos. Protams, varētu būt runa arī par logiem, par kaut kādām tādām lietām, kur izvairamies no metāla daļām, ja mums tur, protams, ir logs šajā pērtuvē. Neaizmirstam arī par mērinstrumentiem, it sevišķi tiem, ko mēs paši grozam, tie ir tā saucamie smilšu pulksteņi, ja, tad skatāmies, lai tur nebūtu metāla daļas. Un, protams, par pašām lāvām. Un šiem materiāliem, tātad, lai viņas, lāvas ieteicams no materiāliem, kas nav ar skuju koku, kur nav iespējams, šie te sveķi, kur var apdedzināties uz sveķiem, un arī pašu pērtuvu skatāmies, domājam, vai vajag viņu no šādiem materiāliem, kuriem ir sveķi, un, protams, kad skrūves, kas tur naglas var būt tās, skrūvēm tā, lai aiz viņām nevar iegūt šo te apdegumu, sevišķi, protams, liela uzmanība ir uz augšējām lāvām, kur ir vislielākā temperatūra.